Šodien atkārtot tiekas Kurbada ledus hallē mainnieki Kurbats ar Elektrānu enerģiju. Tagad Dāvis Straupa tiek apzakts un pretuzbrukums 3-1 Elektrāniem iespēja izcelties mazākumā un metiens garām vārtiem šoreiz. Kurbada uzbrucējs cīņā par ripu stūri un senāk arī tagad jau sastāties pa pozīcijām Novikovam kopā ar partneriem un Novikovs arī atklāja šodien spēlē rezultātu. Izcels metiens starp ķērāju cimdu un kājsargu. Un skaidrs vairākums ar pirmo mēģinājumu šodien spēlē realizēts hokeja klubam Kurbats. Kurbats šodien tik bieži un tik ilgi Elektrānu zonā gan neuzkavējas, bet tagad tieši rūpja kļūda un maksā tā ielaistas vārtus. Arturs Odzoliņš, komandas kapteinis un arī rezultīvākais spēlētājs izceļas ar vārtiem 15. Tie viņam ir šajā sezonā. Mickevičs šeit pielavās no aizpukuši Mickevičs un atrodas praugu starp kājsargiem Maksimam Duvem. Ļoti augstsinīgs noslēgums no Kurbada uzbrucēja, tādējādi 3-0 un Kurbats arī šodien spēlē jau pirmajā trešdaļā uzreiz. Arturs Tomsons arī hokejs, kas papildināja Kurbadu. Šajā janvārī pirmo spēli arī aizvadīja pret hokeja skolu Rīga tieši pēc jaunā gada svinībām. Tagad Tomsonam iespēja metiens un arī otrajā spēlē pēc kārtas pret savu bijušo komandu. Precīzs ir Arturs Tomsons. Izcila Kurbats kombinācija un vairākas neprecizitātes, nevisai kvalitīvas piespēles un turpinājumā no jauna atkal viss jāsāk. Novikovs šķērso zilo līniju, skaisti piespēle un līdz tukšiem vārtiem eleganti gribēja nospēlēt Kurbada uzbrucēju. Ļoti smalki novāca zem sevis vārtsargu Jekīmovs. Protams, arī jāuzteic Novikovs, kurš līdz pēdējiem izturēja pauzi, lai piespēlētu partnerim ripu. Tomēr galā atstāja savus vārtus neskārtus Elektrānu enerģiju. Bet uzlausts ir Fjodors Agazēnovs. Gan vakardien, gan arī šodien tur nedaudz rikošeti patraucē Kurbada vārtu sargiem, un šī epizode arī nav izņēmums. Donats Kumeļovskis šoreiz ieraida ripu stūrī. Tur Donats Kumeļovskis pagaidām vienīgo vārtu autors Lietuvas komandā. Kumeļovskis laba piespēle Nuškadauskam. Tomēr tāds pilnvērtīgs metiens šoreiz nesnāca. Diezgan vienkāršā veidā ripa pēc pašu neuzmanības atdota pretniekiem. Ginters skaisti apgriežās. Metiens turpinājumā un Sedjukevičs kā tur netrāpnē. Fjodorovs tas bija. Un vārtos ripa tomēr nenonāk. Cik vēlreiz atgādināšu, komanda spēlē nepilnos trijos virtnējos. Un tagad Aleksandrs Novikovs skaisti ieraida ripu devītniekā. Izcils metiens zem pārlikņa. No zonas tagad Mickevičs. Izcila kombinācija un Biškins gūst vārtus līdz tukšiem vārtiem. Var teikt, pilnībā izlauž visu aizsardzību šoreiz. Kurbats un Biškinam palika tikai tukšos vārtos ripu ieraidīt. Novikovs piespēlē iz vārtiem. Un kas par piespēli no Ciprusa? Rezultāts 7-1. Un šis ir tas gadījums, kad laikam vairāk jārunā tieši par piespēli, nevis par pašu metienu, kas noveda pie gūtiem vārtiem. Un tikmēr Verenis izgājiens 2-0. Šeit Verenis uz malu un pēdējā brīdī Tomsons nodzēš ugunsgrēku pie saviem vārtiem. Tagad jau atkal jāspēlē vienādos sastāvos. Jā, diezgan neizteiksmīgs vairākums, bet izdodas kompensēt visu jau vienādos sastāvos. Pretuzbrukums un ripa nonāk vārtos. Agazēnovs šoreiz arī tādā diezgan grūtā situācijā nonāca. Vēlreiz Krasilnikovs, tālāk Lohačs un ripa nonāk devītniekā. Verenis šķiet, ka pielaboja. Prota metiens, skatīsimies atkārtojumā, bet trešo reizi ir uzlausts.
Tiškins izcila piespēle un Lifšits tukšos vārtos arī pieraida. Smalki izspēlē šo kombināciju Kurbats un rezultāts 8-3. Un ar to arī spēle noslēdzās. Kurbats otro reizi divās dienās graujoši uzvar Elektrēnu Enerģiju. Tādējādi izcīna arī savu 4. uzvaru pēc kārtas.